Ziepju vārīšana ir īpašs mākslas veids, kas dod lielu iespēju radoši izpausties, bet ziepju vārīšanas process ir ļoti vienkāršs, ko var veikt pat bērns. Veikals Ziepju virtuve padalījās ar mūsu programmu par šīs aizraujošās nodarbes noslēpumiem. Jāsāk ar izeivielas ziepju masas sagriešanu. Pēc tam sagriezto ziepju masu ieliekam kastrolī ar uzkarsētu ūdeni un uzliekam vāciņu. Tā ziepju masa nokļūst ūdenspirtī. Izkausēto ziepju masu noņemam no plīts. Pievienojam krāsvielas, var izmantot nekaitīgu pārtikas krāsvielu. Pēc vēlēšanās ziepas var izrotāt ar dekoratīviem spīdumiem. Un, protams, pievienojam aromātu vielu, ziepju un kosmētikas smaržvielu. Derēs arī pārtikas aromatizētājs. Neaizmirstam samaisīt, lai masa nesabiezē. Gatavo aromātisko ziepju masu izlejam sagatavotajā veidnē. Pēc pusstundas ziepes būs gatavas. Uzmanīgi izņemam tās no veidnes un baudām rezultātu. Visu nepieciešamo ziepju vārīšanai var iegādāties veikalā Ziepju virtuve. Mūsu veikalā pārdodas izeivielas un komponenti ziepju pagatavošana savām rokām. Mums ir ziepju masa, mums ir krāsvielas, smaržvielas, mums ir formas, mums ir iepakojuma materiāli. Veikalā Ziepju virtuve tiešām ir viss ziepju izgatavošanai. Dekoratīvie spīdumi piešķir ziepēm dāvanas izskatu. Kosmētiskie perlamutra pigmenti piešķir spīdumu un mirdzumu visam ziepju gabaliņam. Izvēlieties iecienīto aromātu vai arī sajauciet aromatizatorus un jūs iegūsiet individuālu aromātu buķeti. Katrai ziepju veidnei ir savs neatkārtojams dizains. Veikalā Ziepju virtuve tiek pārdotas arī kosmētiskās eļļas, ja vēlaties, lai ziepes parūpētos par jūsu ādu. Izbaudiet šo procesu un ziepju vārīšana kļūs par jūsu aizraušanos.